Sveiki, man sauc Dāns Citovs, un varbūt jūs YouTube kanālā lieciet laikus, abonējiet manu kanālu, komentējiet, man par to liels prieks. Parunāsim par pārtikas cenām, Air Baltica un visādām tādām lietām, kas, manuprāt, šodien bija jautras, interesantas un svarīgas. Aiziet! Valdība ir atnākusi atpakaļ no atvaļinājuma. Siliņa Evika nosvinēja savus 50 gadu jubileju, ir atgriezusies, un pirmais, ko viņa secināja, ka valdība uzskata, ka pārtikas cenas Latvijā ir samazinājušās. Valdība uzskata, ka pārtikas cenas ir samazinājušās. Un tas man, es to izlasīju, es domāju, ko tas cilvēks pīpē. Tā ir tāds vecais stāsts, kad valdība tautai saka, tauta, mēs sākām dzīvot labāk. Uz ko tauta saka, mums par jums prieks. Un šeit ir kaut kas ļoti līdzīgs. Valdība uzskata, ka cenas ir kritušās, nav palielinājušās. Savukārt tās pašas valdības finanšu ministrija saka, ka inflācijas pieauguma nosaka ar vien straujākais pārtikas cenu kāpums. Pārtikas cenas liek aizdomāties daudziem cilvēkiem, kas iebrauc šeit. Un Valēņa kunga neaizmirsīsim. Valēņa kungs vispār politiskā ministrēšanas sākums bija ar to, ka viņš cīnīsies ar pārtikas cenu samazināšanu. Tur būs kaut kāda mazo cenu grozs. Un visa tā rezultātā cenas turpina kāpt. Labi, tur kaut kāda pārtikas speciāliste Gulbe, zemnieku, kas viņi tur ir kaut kāda funkcionāra zemnieku saimas vai kaut kā tā. Tu vajag PVN samazināt, un tad mazināsies arī cenas. Nē, izskatās man šķiet, es kā cilvēks neprofesionāls, protams, bet es domāju, ka tas ir vienkārši, bizness. Ja veikali spēj organizēt to lietu tā, ka cenas ir lielas, un ka cilvēkam, redziet, cilvēks daudz ko no daudz kā var atteikties. No interneta, televizora, telefona, vēl kaut kā. Bet no ēšanas nekādā veidā. Jāiet katru dienu nevelti. Šķēles kungs savukārt privatizēja nevis kaut kādas naftas termināļus un tā tālāk, bet pārtikas uzņēmums, tāpēc, ka viņš saprata, pārtika ir tā lieta, kur jūs nekad neiztiksiet bez tās pārtikas. Bez tranzīta mēs varam iztikt, bet bez pārtikas nekādā veidā. Tā kā prieks, ka valdība ir atgriezusies strādāt un saka, jums viss ir labi, cenas jums mazinās. Mēs sakam, mums ir prieks, ka jums cenas ir mazinājušās, bet gribētos, lai arī mums varētu domāt, ka valdības mājā ir savādākas cenas pārtikai. Vai arī 50-gadīgā Evika Siliņa vairs nesaprot, ko runā. Arī tā mēdz gadīties cilvēkiem. Es zinu, es esmu vecāks. Ejam tālāk. Lieta, kas man šķiet savdabīgi, negodīgi un nevar saprast godīgi, negodīgi, proti Kariņš ir atgriezies apritē. Kariņa lidojuma lieta pirms 2 gadiem, plus mīnus un drusku mazāk, beidzot ir atrasts vainīgais. Vainīgais ir bijušais kancelejas vadītājs Citkovskis. Un tur man ir divējādas, pārdomas. Pirmkārt, jā, viņš ir vainīgs, jo tiešām, formāli Kariņa pieprasījums lidot ar privātām lidmašīnām akceptē kancelejas vadītājs, un viņš varēja atteikt to. Viņš to neteica, bet pēc visām sapratnēm mēs saprotam, ka ne jau Citkovskis domā, vajadzētu mums samaksāt 500 000, lai Kariņš varētu lidot veiksmīgāk. Nē, tas bija biroja vadītāja Patmalnieka, patreizējās Siliņas biroja vadītājs aizmirsu, kā viņu sauc. Pofīgi. Viņi joprojām tur ir apritē birojā, ministra prezidenta birojā. Biroja un Kariņa lēmumi. Tas, ka Citkovskis neprotestēja un atteicās, par to viņu vajag varbūt sodīt. Bet ar
akcents var būt. Kas ir interesanti, šajā Kariņa lietā ir zaudējuši amati, teiksim, nevis zaudējuši amati, bet, acīm redzot zaudējuši amati divi prokurori. Prokurori, kas izmeklēja, un ģenerālprokurors Stukāns, kurš zaudēja, kuru nepārvēlēja. Tāpēc, kad tā prokurora, kas uzraudzīja Kariņa lietu, atteicās izvirzīt apsūdzību vēl kādai personai, izņemot Citkovski. Un šeit man liekas, ka Stukānam ir taisnība. Izņemot Citkovski, ir vēl dažas amatpersonas, kas ir vainīgas. Gan Kariņš, gan biroja vadītāji, gan biroja darbinieki, kas visu to rakstīja. Kas ir interesanti no Citkovska puses, kas man liekas viņa patreizējais vājums. Es neticu, ka biroja darbinieki nerakstīja viņam rezolūcijas. Nodrošināt tādu un šādu, tur. Diez vai tas notika pa telefonu. Līdz ar to tās rezolūcijas man šķiet ir pieejamas vismaz. Es kā cilvēks, kurš ir strādājis ministra prezidenta birojā un sadarbojies gan ar ministra prezidentu, gan ar valsts kancelejas vadītāju toreizējo Veismani, šādi joki ar Veismanas kundzi nekad neiet cauri. Veismanas kundze pateiktu, ok, ja jūs gribat, dodiet man rīkojumu, jā, bet ja jums nav rīkojuma, tad nedrīkst. Tādas summas mums nav budžetā paredzētas. Tā kā tas jocīgākais visā tajā lietā ir tas, ka cieši šajā gadījumā ierēģi, politiskas amatpersonas, labi, viņas necieši, viņi tiek paglābti, bet Kariņa kungam viss ir kārtībā. Kariņa kungs turpina, patreizajā brīdī vairs nav amatpersona, bet turpina, teiksim, darbu konsultācijas biznesā. Un tas tik jocīgi ar tiem amerikāņiem. Amerikāņi mums māca, kā mums vajadzētu strādāt. Bet izskatās, ka tie paši viņi nesevišķi ievēro noteikumus, ko mums pasniedz. Ejam tālāk. Tātad turpinam Kariņš. Viņa skolas biedrs no Minsteres, Ozoliņš šķiet, uzņēmums Vairogs EU. Vairogs EU nodarbojas ar patronu ražošanu, patronu taisīšanu, patronu nenormāli svarīgi. Tur Kariņš tur brauc ciemos pie viņa, ka bija premjeras vārds, teiksim, tam Ozoliņam, visam tam Vairogam EU nekādas finansiālas vai uzņēmēja darbības veiksmes nebija līdz brīdim, kad Kariņš kļuva par premjeru. Un tajā brīdī Pabriks bija aizsardzības ministrs un tika noslēgts līgums, kas apmēram ļoti grūti saprast, jo Knāps tur norobežojās no informācijas sniegšanas. Var sakot, pasūtījums Vairogs EU piegādās patronas Latvijas armijā par 70 miljoniem eiro. Savukārt aizsardzības ministrija aizdos Vairogam EU 7 miljonus, lai viņi to suka ražoti vispār varētu uzbūvēt. Atkot ir cilvēks, kas ir vienkārši Kariņa skolas biedrs, kuram nekā nav, praktiski nekā nav, ne naudas, nekā. Un tad viņš sarunā, ka viņam aizdos 7 miljonus, lai viņš uzbūvētu rūpnīcu, kas varēs garantēt pārdot armijai patronus par 70 miljoniem. Draugi mīļie, iedodiet man 7 miljonus, es jums uzbūvēšu visu, ko jūs gribat. Ja man vēl ir garantēts noiets. Visa tā rezultātā, protams, Knāps sāk kaut kādu izmeklēšanu, bet šā gada aprīlī klaust. Viss ir kārtībā, tur nav nekāda pamata celt nekam apsūdzību. It kā sena lieta, bet savukārt pagājušo otrdienu valdība pieņem lēmumu, to Vairogs EU, kas tur ir pārdēvējies par kaut kādu uzņēmumu, vienalga kaut kāds tur cits nosaukums, bet tas pats ir Vairogs EU. Viņus pārdod Zviedrijam. Un valdība saka, jā, mēs esam gatavi mūsu strateģiski svarīgo patronu ražotni, kur mēs esam garantējuši kaut ko tur. Pārdod Zviedrijam. Ja jūs neatceraties, tad es jums atgādināšu. Mēs pērkam no Tēlijas daļas, LMT un TET.
Tāpēc, ka Zviedri suka mums neļauj ieguldīties aizsardzības nozarē. Tātad no turienes mēs uzskatām, ka Zviedri ir slikti, jo viņi mums tā kā neļauj. Un šeit mēs pārdomājam, kā jums pašiem liekas strateģisko patronu ražošanas uzņēmumu tiem pašiem Zviedriem. Nu, pirmkārt, es gribētu teikt, ka veselais saprāts saka, ka Latvijā ražošanu droši vien var darīt un taisīt. Tas ir biznes, nav problēma. Okay? Katrs var taisīt savus patronus, cits ar patronu ražošanu nav monopols. Tur ir cilvēki, kas taisa mednieku patronus un tā tālāk. Tas nav nekas sarežģīts. Bet nodrošināt strateģiskās rezerves ar vienu rūpnīciņu Bauskā, kā tas bija Vairogame, ir pilnīgi, tā nedrīkst. Tāpēc, ka ir pilnīgi skaidrs katram idiotam, ieskaitot man, kad nedod Dievs kara gadījumā, pirmais, ko sabombardēs ienaidnieks, būs tā rūpnīciņa. Un viņa nekādā veidā nekad nebūs slepena un nekad viņa nevarēs. Ja viņa, skaidrs, ka viņa ir satelīti, tad viss ir. Tas, kas mūs var nodrošināt ar ieročiem vai kaut kādu rezervu, protams, ir kaut kādas slepenās rezerves, ko neviens nezina. Tā kā, bet un atkal amerikānis kariņš, kurš mums māca, kā nedrīkst zakt. Un es kāpēc šādas lietas notiek ar viņa skolas biedriem. Un tā tālāk. Nu labi, es ceru, ka kariņš ir... Nē, es tagad gribēju teikt, ka kariņš ir aizvērt lapus Latvijas politikas vēsturē, bet es kļūdos, tāpēc, kad kariņa politisko karjeru mums jau šķita savu laiku aizvērs viņa neveiksmīgā darbība ekonomikas ministrijā, bet izrādās, ka viņš atzima un kļuva par premjeru. Un tagad nebaidīšos to pirms gadiem, pēc gadiem 2-1. Viņš atkal var atzimt. Un viņa bēdas politikā nav labas. Ejam tālāk. Paldies, ka jūs komentējat, abonējat, atbalstat, lieciet laikus. Tas viss palielina algoritmus, palielina manus ienākumus. Cits starpā, ja jums nav, es negribēju teikt, ka jums nav naudas. Bet ja jūs negribat man ziedot naudu, laiks, abonēšana un komentē arī palielina manus ienākumus nedaudz, bet tomēr palielina. Bet savukārt tiem cilvēkiem, kam ir iespēja atbalstiet manu kanālu. Lūdzu arī finansiāli. Tas man ir ļoti svarīgi. Ja jums ir kādas idejas, kā to var attīstīt, varbūt palīdzēt jūsu biznesam vai kā savādāk, dodiet ziņu. Komentāri ir pieejami. Jebkurā gadījumā liels paldies visiem tiem, kas atbalsta mani finansiāli. Tas man ļoti patīk. Jā, patīk. Tiešām patīk. Iepriecina Air Baltica. Air Baltica atkal ir izgājis savā starptautiskajā lidojumā. Paziņos, ka viņam pusgadā ir atkal zaudējumi, 1,7 miljoni, bet pateica, atceraties, bija tāds stāsts pirms gada, kad mēs tūlīt aiziesim biržā IPO un visi mūs tur nopirks un viss būs labi, mēs saņemsim naudu un attīstīsimies. Tagad Air Baltica saka, mēs nolēmām pārcelt potenciālo IPO, akciju sākotnējo publisko piedāvājumu, uz 26. gadu. Var sakot, bija, ja nemaldos, līdz 25. gada vidum bijušā ministra Briškana, tā ir viņa atbildība, un tad, ja nē, tad mēs tur visus tos savus kolociņus. Bet, tagad 26. gadā. Bet, zaudējumi 1,7 miljonu nieks, protams. 1,7 miljonu tas ir daudz, mazāk nekā bija iepriekš, bija kaut kādi 90 miljoni. Bet kas man patīk no esošā Jakovļa finanšu atbildīgā padomas locekļa stāsta, un viņš saka tā, komentējot, vai Air Baltica tuvākajā laikā būs nepieciešams papildu finansējums no akcionāriem, akcionāri, kā mēs zinām, ir valsts. Jakovļs sacīja, ka valstī ir iespējams ieguldīt uz tirgu nosacījumiem pamatā ar citiem privātiem investoriem. Mēs kā uzņēmuma vadība uzskatām, jo vairāk ir iespējams ieguldīt pašlaik, jo vieglāk būs finansēt Air Baltica darbību ziemas sezonā. Var sakot, jo vairāk jūs dosiet mums naudu, jo mēs vairāk viņu iztērēsim. Varbūt ir laiks beigt to Air Baltica stāstu.
Ir, protams, lieliskais, fantastiskais, ģeniālais ekonomists Rungainis, kurš saka, ka Air Baltica ir nenormāli labs uzņēmums, tāpēc, ka viņš konkurē ar pasaulē un ģenerē valstī zaudējumus. Veselais saprāts saka, Rungaiņkungs, par ko tu stāst? Tu tā kā esi baņķieris, tu kaut kā saproti. Jo tev ir uzņēmums, kas veiksmīgi darbojās starptautiskā vidē. Izkārtībā. Viņš lido uz Maltu, forši. Un ģenerē tev kā īpašniekam tikai un vienīgi zaudējumus. Tas ir baigi, ok? Rungaiņkungs, vat jūs liels, labs, gudrs. Jums vajag uzņēmumu, kurš ir nenormāli konkurētspējīgi, kas ir baigi foršais un tā tālāk. Un kas jums ģenerē zaudējumus. Un kāpēc jūs domājat, ka man, kā pilsonim, ir vajadzīgs uzņēmums, kas man ģenerē zaudējumus, ko man beigās jāapmaksā. Air Baltica. Vecs, bēdīgs stāsts. Ejam tālāk. Slimības lapas, veselības slimības lapas. Joprojām eksistē domas, pārdomas, vēlmes. Slimības lapā ierakstīt slimību. Es nezinu, kāpēc. Mēs taču neusticamies ārstiem, jo ārsti uzraksta cita kaita. Kaut kā tur bija, kad 20% ir kaut kāda diagnoze un 80% ir cita kaita. Un tad slimības lapā veselības ministrija domāja ierakstīt slimību. Un tad es iedomājos, es eju ar... Labi, es tad eju pie sava darba devēja ar savu slimības lapu un iesniedzu viņam. Man ir 5 dienu atbrīvojums, tāpēc, ka man ir sifilis. Vai man ir 4 dienu, tāpēc, ka man ir hemoroīdi. Vai man ir kaut kāda cita slimība. Es negribu šo slimību paziņot saviem darba devējiem. Tas ir tikai un vienīgi normāli. Tā ir mana slimība, ar ko diez vai es lepojos. Ka man ir, nezinu kas, vienalga kas, plaušu karsonis kaut vai. Tur viens kaut kāds komentētājs teica, ka tas ir cilvēktiesību pārkāpums, bet jā, laikam tas ir cilvēktiesību pārkāpums. Bet veselais saprāts saka, ka mēs šeit neapstāsimies. Mums, redziet, ir problēmas ar to, ka slimības lapas iesniedz tiesai. Un tiesa un Strupišs, kas ir augstākās tiesas priekšsēdētājs, kopā ar droši vien veselības ministru ir sadziedājušies, ka, var sakot, tiesām būs savādāka slimības lapa. Man grūti iedomāties, kāda savādāk, var sakot, lai tas, tas pēc tā veselā saprāta būtu tā, ka, ja ārsts izraksta, advokātam slimības lapu, tad viņam ir jāzina, ka tā slimības lapa būs sūtīta uz tiesu un ka tas ir kaut kā svarīgāk nekā vienkārši slimības lapa. Vai jūs uzticaties ārstiem, vai jūs neusticaties ārstiem. Bet ja ārsts izraksta slimības lapu, tad visdrīzāk viņai būtu jāakceptējamai un nevarētu būt divu virzienu, divu šķiru slimības lapas. Viena lieta uz tiesu, otra lieta uz darbu. Taču kā tā? Jā, smieklīgi par slimības lapām, bet ir vēl daudz smieklīgākas lietas. Ejam tālāk. Liels paldies par atbalstu, par to, ka jūs laikojiet, komentējiet, abonējiet, ziedojiet. Liels paldies, tas viss atbalsts ļoti nodara. Un, uz nulli mēs vēl neesam iznākuši, esam zaudējumos, bet jebkurā gadījumā liels paldies visiem tiem, kas atbalsta. Un, ja jums nav grūti, turpiniet man atbalstīt gan ar laikiem, gan ar komentāriem, gan ar abonēšanu, gan arī ar ziedojumiem. Nauda palīdz attīstīties. Parunāsim par smieklīgām lietām. Latviešu valoda. Valodnieki nāk klajā ar jauniem terminiem. Latvijas Zinātņu akadēmijas terminoloģijas komisija. Man bija tik grūti saprast, un mēģiniet saprast. Trauciņu priekšmetu kārtošanai uz galda valodnieki pagaidām vienojās dēvēt par kārtotni.
Vēlreiz. Trauciņu priekšmetu kārtošanai uz galda valodnieki pagaidām vienojas devēt par kārtotni. Kas tie pa trauciņiem? Var sakot, tas ir jēdziens latviešu valodā terminam organizer. Desk organizer. Okay. Kas tas? Kā liecina sēdes protokols. Zinātņu akadēmija, tā ne minutičku, ja? Tur nav nekāda tur puišaļa. Zinātņu akadēmija, komisija, terminoloģijas. Māris Baltiņš skaidrojas, ka ar šo terminu tiek saprast plasmasas vai drāša pinuma priekšmets, kas palīdz sakārtot citus priekšmetus uz galda. Es vēlreiz nolasīšu. Komisijas vadītājs Māris Baltiņš skaidroja, ka ar šo terminu tiek saprast plasmasas vai drāša pinuma priekšmets, kas palīdz sakārtot citus priekšmetus uz galda. Viņš kolēģiem vaicāja, vai minēto priekšmetu latviešu valodā varētu saukt par organizatoru. Labi zinot, ka ar to visbiežāk latviešu valodā tiek domāt persona, nevis atvilktu vai kastīšu kopums. Komisijas locekļi piekrita, bla, 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 bla. Un, var sakot, tur diskusija un veselais saprāts ir, vienkārši ir atslēdzies. Jo es pirmkārt nesaprotu, kas tas ir par plasmašu glāzīšu organizētāju un kāpēc to ir jāsauc atsevišķā valodā. Labi, un tad valodnieki vienojās, ka GPS kartēto maršrutu dēvēs par GPS pēdojumu. Iesniedzējs bija lūdzis komisiju ieteikt terminā GPS track atbilstam latviešu valodā, piedāvājot variantu ceļaraksts. Un šis ir, teiksim, ķirsīts, uzturtīts. Šim jautājumam pievēršoties divās sēdēs, komisijas locekļi apsprieda vairākas iespējams blablabla un beigās ir GPS pēdojums. Mēs runājam par kaut kādiem lietām, kas saucās birokrātijas apkarošana, blablabla. Šī ir lieta, kur ir jāapkaro. Ja Zinātņu akadēmijas terminoloģijas komisija sanāk uz 3-2 sēdēm un rada GPS pēdojumu vai kā viņi tur sauc, trauciņu priekšmetu kārtošanai uz galda terminu šiem cilvēkiem. Un es noteikti apskatīšos nākošreiz, kāds ir budžets šai organizācijai, kāda ir, labi, neslēpšu. Es jau drusku iegāju viņu mājas lapā. Viņiem ir arī preses sekretārs. Ar preses sekretāru mēs parunāsim nākošreiz. Ejam tālāk. Turpinot par birokrātiju, sazinājos ar Knāba preses dienestu, kurš, ja jūs nesat aizmirsuši, es jums atgādinu, viņiem pienākās dienesta pensijas, izdienas pensijas, tāpēc, ka viņi taču strādā Knābā. Es vienīgais, ko gribēju pajautāt, kas tur to lietu par Kariņu, viņa tā skolas biedra 70 miljonu patronu pasūtīšanas lietu, jo tur bija ierosināts Knāba kā resoriskā pārbauda pirms gadiem, 2-3 apmēram. Un šogad viņa ir izbeigta, tāpēc, ka tur viss ir kārtībā un viss ir ok. Un tad es prasu tā Knāba meitenei, ok, viss kārtībā, 25. beidzies, un tāds ir lēmums, kaut kā. Vai jūs nevarētu atsūtīt man to lēmumu? Mēs nevaram atsūtīt to lēmumu. Ja jūs gribat to lēmumu, tad rakstiet mums uz e-pasta oficiālu pieprasījumu. Es saku, jūs man tikko nolasījāt tā lēmuma, tā kā kopsavilkumu. Ja jūs to esenci esat kur ir problēma atsūtīt? Tāpēc, ka mūsu kārtība saka, ka jums ir jāuzraksta, mums iesniegums, un tad mēs pēc mēneša laikā jums atbild. Klausījos pagājušu otrdienu Siliņas interviju, man liekas, Rīta panorāmā, kur viņi stāstīja par lietām, kas saucās birokrātijas apkarošanu un naudas ekonomēšanu un dienas pensijām. Un visas tās lietas viņi stāstīja kaut kādā tādā stāstā, ka mēs vērtēsim, mēs izskatīsim, mēs domāsim, un neviena konkrēta lieta, kur jūs taisaties birokrātiju apkarot, kur jūs taisaties izdienas pensijas, piemēram, samazināt. Un man ir jautājums konkrētais Siliņai.
vai tiešām Knāba preses sekretāri, kas ir skaitā, man liekas, 4, viņiem pienākās izdienas pensijas. Veselais saprāts saka, ka nē. Policisti, ugunsdzēsēji, varbūt Knāba izmeklētāji, kas tur, nezinu, skraida un korumpānus meklē, ok, bet varbūt tiem cilvēkiem, kas sēž uz dibena kabinetos, varbūt viņiem nepienākās izdienas pensijas. Un tas ir tik vienkārši, tas nav sarežģīti, vienkārši kancelēt šos cilvēkus. Un stāsts par to, ka mēs jau, ir tas stāsts, ka ir tie cilvēki, kuriem jau pienākās, tur nekas netiks atteikts. Kas tā pa figņu? Es atvainojos. Tā kā es piedzimu, tā kā es sāku strādāt, Padomu Savienība man apsolīja tādu pensiju. Ok, labi, Padomu Savienība beidzās. Sākās Latvijas valsts, kura man apsolīja, ka es iešu pensijā 60 gados. Man ir 62. Un man jāgaida vēl 3 gadus līdz pensijā. Var sakot, lielai daļai cilvēku jūs vienkārši pagarinājāt pensijas noteikumus. Un jūs tagad sakat, ka izdienas pensijas mainīt nevar, tāpēc, ka cilvēki paļāvās uz to. Es atvainojos. Ja Knāba preses sekretāri paļaujās, ka viņai būs izdienas pensija, tas nenozīmē, ka valsts nevar mainīt noteikumus. Tas tiešām to nenozīmē. Ok, nevar tā būt. Taču ir veselais saprāts. Labi, parunāsim par to, kāpēc jūs nekomentējat, kāpēc jūs neliekat laikus un kāpēc jūs neziedojat naudu. To jums žēl, ziedojiet naudu, tas vienmēr noder, tas man patīk. Ejam par komentāriem parunāsim. Paldies par komentāriem, un daudz ir jauki, daudz ir savādāk, bet Kris Lī, 89. Daudz komentāru. Vakar braucu autobusā un dzirdēju, kā šoferis klausās kādu no iepriekšējiem ierakstiem, pēc balss atpazinu. Visu cieņu, man ļoti liels prieks, kad nopirkat autobusā klausās, ka jūs atpazīstat, var sakot, ka esmu pazīstams. Protams, ka man tas patīk. Par Ukrainu, jā, tie ir komentāri, ko es parasti dzēšu, bet es viņus nolasīšu. Nav ko atbalstīt un ziedot slepkavošanai, un neviens netiks terorizēts. Par tādu rīcību ir jābūt gatavam atbildēt. Tas ir par stāstu, ka mēs, ja mēs ziedojam Ukrainā, Ukrainās karaspēkam, tad mēs varam būt terorizēti. Un tādus dalbajobus, kā iedzīvotājs 518, es dzēšu ārā nafik. Tāpēc, ka, es pat negrasos iesaistīties diskusijā ar stulbiņiem. Ar ko atšķirās no fašista jūs tad nebļaujiet par Hohļandiju un netēlo lielo vīru ar nesaprotams izdzēšu. Tādus komentārus es dzēšu, šad un tad, diemžēl. Diemžēl. Glupam putnam glupa dziesma. Piotrs Karlovs, viņš man šad un tad komentē bieži. Viņš, tātad es Titavs pateica skaidri, ka nevajag atbalstīt Ukrainu. Latvija ir karstāvoklī ar Krieviju, arī dēļ ziedojumiem Ukrainai. Grūti saprast, ko viņš teica, bet es, ja kāds cilvēks, Piotrs, slikti saprot latviešu valodu, es esmu par to, lai atbalstītu Ukrainu. Un tiešām, bet ir jāsaprot, ka tas var izraisīt ar tiem dalbajobiem, kas ir no Krievijas, sekas. Jo Krievija var ar kaut kādām savām tiesiskām iespējām joprojām, ņemot vērā, ka viņš pat priekšnieks ar Trumpu tiekās, var radīt apdraudējumu cilvēkam, kurš varbūt iebrauc Baltkrievijā pie tantes vai aizbrauc uz Krieviju, domā, ko tur domās, es taču neko, un tur kaut kā. Vai aizbrauc uz kaut kādu valsti, kas ir Krievijai draudzīga. Tā kā tas ir tas, ko es aicinu domāt, ņemot vērā visu to, kas notiek pasaulē. Ļoti patīk jūsu raidījumi. Atklāti sakot, strādāt vispār ir kaitīgi. Strādāt nav kaitīgi, strādāt ir pretdabiski. Cilvēks nav radīts darbam, cilvēks ir radīts atpūtai, bet viņam jāstrādā, lai to atpūtu nodrošinātu. Tas ir mans viedoklis jau gadus 55,
Tad, kad es gāju skolā, sāku iet skolā, no tā brīža es jau sapratu. Esmu pārdevējs, stāvu 12 stundas, vēl jākrauj prece, visu dienu jāatbild uz stulbiem jautājumiem. Tur jau vajadzētu ne izdienas pensiju, bet mūža nodrošinājumu. Pilnīgi piekrītu, ka visi darbi ir grūti un sarežģīti, un kad cilvēki sāk stāstīt, ka mums ir grūti strādāt. Protams, ka ir grūti. Tad to jau tāpēc arī sauc par darbu, kad tas ir darbs. Dažiem cilvēkiem izdodas, bet nebieži, kad viņiem hobijs ir darbs. Ka viņam patīk. Viņš vienkārši dara to, kas viņam patīk, un viņam par to maksā algu. Diemžēl vairums cilvēkiem ir savādāk, viņiem nākās iet, strādāt par pārdevēju, diez var to var nosaukt par hobiju. Šuvēja darbs prasa koncentrēt acu uzmanību un ķermeņa piespiedu pozu daudzas stundu garumā. Tieši tas pats. Vai tad visiem dosim izdienas pensijas? Tas, ko es teicu, nav runa par izdienas pensijām, ir runa par to, ka vajag samaksāt attiecīgu algu tajā brīdī, kad cilvēks strādā. Un tad viņš var riskēt ar savu veselību un dzīvību un tā tālāk, jo viņam par to tiek maksāts tajā brīdī, kad viņš tāds ir. Es arī zinu, ka lido citplanētieši it sevišķi sākot no piektdienas vakara līdz svētdienas rītam. Pareizi. Pēc tam pārstāja lidot, jo jāpāriet uz minerālu ūdeni. Par tiem citplanētiešiem no otras puses, visi daudzi, nopietni kanāli saka, ka kaut kāds tur sūds lido. Kā jau tas vienmēr bija, gaidot Gogo, nevienmēr to, ko mēs gaidām, atlido. Jebkurā gadījumā tas citplanētiešu kuģis, kā saka tur astronomi, ielidos pie mums pēc 18. novembra, tā kā mēs paspēsim nosvinēt savu dzimšanas dienu. Un tad jau redzēs. Nevienmēr piekrītu visam, ko jūs sakat, šoreiz gan 100%, sākot ar Izraēlu un Ukrainu, beidzot ar izdienas pensijām. Saka, ieslodzītais. Novēlēsim viņam atbrīvoties, bet jebkurā gadījumā paldies par labiem vārdiem. Jā, es arī tādu lietu lasīju. Izlikās, ka raksts nopietns, tagad gaidīšu ziemo, jālasa, kur tas šķīvis nosēdīsies. Jā, tas ir taisnība. Un par izdienas pensijām nobeigsim. Kā ar frizieriem, aptiekariem, kas visu dienu pavada uz kājām. Protams, var sakot, katrs darbs ir cienīgs būt apmaksātam, bet ne katrs darbs ir cienīgs būt izdienas pensijas vērts. Un tas Siliņas kundzei ir jādomā, kā sakārtot šo sistēmu. Liels paldies, ka jūs skatījāties. Liels paldies, ka jūs atbalstat. Liels paldies, ka jūs komentējat. Liels paldies, ka jūs atbalstat finansiāli manu kanālu. Tas viss palīdz uzturēt biroju, kameras, apgaismojumu, internetu un visas pārējās komunikācijas, kas ir absolūti nepieciešams. Liels paldies! Nākamnedēļ tiekamies atkal.